Sveicināti, dārgie draugi! Mani sauc Kaspars Žavneris, un šobrīd esmu uzaicinājis ciemos cilvēku, ko jūs arī vēlējāties redzēt un dzirdēt viņa liecību. Un, attiecīgi no filmas Tā stunda nāk, pie mums ir ieradies Daniels. Sveiks, Daniel! Sveicināti, Kaspar! Daniel, varbūt pastāsti šobrīd, kā tu šodien jūties? Slava Dievam, ļoti labi jūtos, jo braukāju riteni katru dienu. Tas ir mans otrās kājas, no kājām arī labi nojot, ir veselīgi, bet ar riteni tas ir daudz ātrāk. Un es ļoti ātri tieku un jau palūdzu kungu, lai kungs pakārto, lai tā var tikt. Un jau pirms 2 jau biju šeit, jau neskatoties, kad Ogrē dzīvoju, ātri varēju sataisīties. Un vienmēr ir kungu vadība, un mēs piesaucam kungu vārdu, viņš palīdz kurā situācijā. Jā, tad sanāk tavs šobrīdējais transporta līdzeklis pamatā ir velosipēds. Velosipēds uz 2 riteņiem. Bet tu teici, ka tu dzīvo Ogrē, tu brauc no pašas Ogres ar riteni velosipēdu? Nē, es nebraucu šobrīd ar riteni, mēs atbraucu līdz vagonu parkam ar vilcienu. Man viegli izcelt, viņš jau profesionālais ritenis, karbona rāmas, Dievs, ja dod, tad dod labas lietas saviem bērniem. Amen. Amen. Jā, tad šobrīd tu dzīvo Ogrē. Ogrē es dzīvoju. Un tu arī, es saprotu, tur apmeklēji kādu draudzi. Es apmeklēju arī draudzi, jā. Varbūt var pastāstīt, kur tu... Es apmeklēju draudzi vārdu Spēks. Tas ir mācītājs Agris Ginko. Ļoti svētīta svētā gara draudze. Slavējam, pielūdzam kungu svētdienās. Un arī pa trešdienām ir arī lūkšanas sapulces, ceturtdiena ir mājas grupiņa. Bet, es saprotu, šodien arī jums ir īpaši vīru vakars tur. Jā, tā kā arī vīru vakars ir vienreiz mēnesī, katru 1. mēneša piekdienu. Jā, tāpēc mēs varam varbūt paaicināt cilvēkus, tie, kuri ir kaut kur Ogres apvidu vai varbūt arī Rīgā. Ja grib satikt vīrus, tad katru mēneša 1. piekdienu. Katru mēneša 1. piekdienu laipni aicināti, jo Svētais Gars strādā pie vīriem arī. Cikos un kurā vietā? Tas ir Ogres Prestīžā, Jaunogrē, kas nezina, Jaunogrē, kur ir ledus halle, kad iebrauc iekšā, un tur ir veikals, tas Prestīžs, Prestīža 2. stāvā. Vai tu zini adresi? Adresi es tā nepateikšu. Okay. Tad vienkārši jāmeklē, varbūt googlē vārda Spēks draudze. Draudze droši varat sazināties ar Agri Ginko mācītāju. Viņš pastāstīs sīkāk, kam ir interesi vēlēšanās, jo tur ir ļoti spēcīga svētā gara klātbūtne, kungs strādā un ir dažādi kalpotāji un sabrauc vīri no visurienes, no visas Latvijas. Tas nav tikai no Rīgas vai Ogres, bet no visurienes Dievs ved kopā, jo par to mēs lūdzam, un Dievs arī ved kopā savus bērnus. Jā, labi, tas bija tāds arī neliela reklāma, lai vairāk vīri nāk kopā un slavē, kā saka, lūdz un ir tādā sadraudzībā kristīgā. Un jums tur, es saprotu, arī nāk nekristieši bieži vien, kas vēl nav pieņēmuši ticību. Mums ir bijis visvairāk, mēs braucam visur, kur. Visvairāk ir tā, ka mēs braucam vīri uz Aknīsti. Aknīsti ir tas pirts, un ja tu aicinās cilvēku, uzaicini nekristiet, piemēram, uz baznīcu, viņš var baidīties, vai nebūt ar miera, vai varbūt cits saka, ir gatavs, cits nav. Bet, ja mēs aicinām vīrus uz pirti, kurš tad negrib pirtī papērties, pamazgāties, un viņiem tā doma, it kā mēs aicinām uz pirti mazgāties, ja? Bet patiesībā Svētais Gars lieto, tur arī ir vārds no Dieva, lūkšanas, un tur Dievs strādā, kad arī daudz cilvēku saņēmuši dziedināšanu, atbrīvošanu. Aknīstē pirtī, tas ir vienreiz mēnesī, tas ir gabaliņš. Tas arī ir turpat jāsazinās tātad ar draudzi Dievu vārdu Spēks. Ar vārdu Spēks, jā. Un ar mācītāju Agri Ginko. Jā. Jā, labi. Cik šobrīd tev ir gadu? Man pilni gadi ir 53 būs, un tie ir labākie gadi, ko kungs devis, labākie briedam gadi. Amen. Pilnīgi piekrītu. Un
Parunāsim nedaudz par tavu bērnību. Kur tu piedzimi, kā pagāja tava bērnība? Es esmu nācis izaudzis Tukumā, dzīvojis, var teikt, visvairāk gadus jaunībā bijis. Un Tukums ir tāda smuka pilsēta, vienmēr ir prieks atgriezties. Jautājums uzreiz, vai tu piedzimi ticīgā, kristīgā ģimenē? Jā, es piedzimu kristīgā ģimenē, baptistu ģimenē. Tēta mamma bija kristieši. Mēs gājām arī uz baznīcu katru svētdienu. Tikai tajā laikā vēl baznīca bija, mēs no luterāņiem, baptistu un adventistu īrēja no luterāņu. Tur sētā bija tā draudzība. Tagad jau slavu Dievam, jau baptistiem un adventistiem jau ir savi nami, jau kungs ir svētījis un prieks par to. Jā, un tad principā tu no bērnības esi ticīgs. Vai tu atceries, kā tu pieņēmi Kristu? Es jau no bērnības, kā jau augu kristīgā ģimenē, tad jau sekojam Jēzum. Jā. Kā saka, bērni bieži vien nezin, kurā brīdī viņi piedzimst no augšienes, kad ir kristīgā ģimenē, uzaug baznīcā, uzaug ejot uz dievkalpojumu, tad tā grūti uzreiz ir varbūt atcerēties tādu īsti kaut kādu precīzu mirkli. Es atceros to, kad mēs bērni būdam pēc dievkalpojuma un arī mājās taisījām saucamo vakarēdienu. Tad cepumu salauzām, suliņu. Tā mums bija. Cik es zinu, tajā laikā tikties draudzē baptistiem īpaši tas nebija droši. Valdība, tas ir, es saprotu, PSRS laiks, Padomju Savienības laiks, kad ticība kā tāda bija aizliegta. Un Bībeles laikam bija aizliegts. Tik sen, ja godīgi, es neatcerēšos, jo es evaņģēliju sludinu vairāk kā 35 gadus, ja? Bet es zinu, ka nebija tā ticības brīvība, nebija tā kā šodien, slavu Dievam, ka šodien brīvā Latvijā mēs ir ticības brīvība, mēs varam sludināt, liecināt uz ielām un brīvi darboties tēvu lietās, bet tajā laikā bija tā, ka bija noslēgta mazas telpas, mazas draudzītes, gan adventisti, gan baptisti, gan tad bija pavisam savādāk tomēr, tā kā Dievs. Kā tu atceries savu bērnību? Vai tā bija gaiša, pozitīva, priecīga? Visādi jau ir bijis bērnībā, kā teikt. Bet man bija tā, ka man tēvs strādāja par Lietpромхоз direktoru, viņš jau braukāja riņķī strādāja. Citreiz bija prom gadu no mājām, man vairāk mamma audzināja. Un tā, kā saka. Šobrīd tev vecāki ir dzīvi vēl? Man tētim ir 84 gadi, viņš ir dzīves, un mammam ir ar insultu 66 gados. Mamma, starp citu, ir izlūgusi uz Dieva darbu, uz kalpošanu. Mūs arī mani un brāli, kas arī Pēters Skotijā strādā, dzīvo. Tev ir brālis arī? Arī, jā, un trešais brālis ir Jānis arī. Jūs esat 3 bērni ģimenē? 3 bērni, jā. 3 dēli. Un tu esi vecākais. Un abi jaunākie brāļi, viņi ir šobrīd Latvijā vai? Pēters dzīvo Skotijā, strādā un dzīvo. Viņš pieredz pārsvarā jau latvieši, kas aizbrauc, tie arī tur viņiem ir darbs, labāks atalgojums, un viņi arī pierod. Un otrs? Otrs ir dzīvo arī Ogrē. Tu ar viņu uzturi kontaktus ar brāļiem? Jā, ir labas attiecības ar brāļiem, protams. Vai viņi ir ticīgi? Viņi ir arī kristieši. Ir ticīgi, kristieši, jā? Ir draudzi arī? Jā. Man, piemēram, tētis iet baptistu draudzi, viņam kaut kā viņš, kuram ir sirdī, jo mēs sludinām evaņģēliju, kā saka, mēs aicinām arī cilvēkus uz baznīcu, uz draudzi. Īstenībā Svētais Gars ir tas, kas ved uz draudzi. Lai gan mēs varam uzaicināt paši arī uz draudzi, protams, labi uzaicināt uz Svētā Gara draudzi, tur, ko pavada zīmes, brīnumi, dziedināšanas, atbrīvošanas, jo īpaši negribētos atrasties reliģijā, kaut kādā kastītē iekšā, bet kur tā kunga gars, tur ir brīvība, miers un prieks.
Sanāk, ka tu dzīvo šobrīd kopā ar savu tēti. Es palīdzu tētim, jo viņam vecums ir arī jau 84 un pavasarī, tagad jau drīz jau maijā 85 gadi, tas jau tomēr ir liels vecums un vajag mums palīdzēt arī. Jā, protams. Tad tālāk ejot, tu uzaugi, sanāk, Tukumā, kristīgā ģimenē, kur vecāki abi divi apmeklēja baptistu draudzi. Un kā tavs ceļš gāja tālāk? Kur tu no Tukuma pārvācies uz Rīgu vai kādu citu pilsētu? Dzīvojām kādu laiku Tukumā, bet pēc tam vēlāk tā pakārtojās, kad jau aizgājām dzīvot uz Jūrmalu, uz Ķemeriem. Tad Ķemeros dzīvojam arī kādu laiku, bet pēc tam, pēc Jūrmalas atnācām uz Ogres dzīvot, Ogres pilsētu. Tu, principā, tās ir tā pamatvietas, kur dzīvojam. Ejot tālāk, tad jau par šo filmu, kas ir tik daudz zinām, un cilvēki daudz zina, un tāpēc arī ir interese par tevi, ar ko tu nodarbojies, un cilvēki jautā, kā tas īsti sākās. Es zinu, ka tajā laikā nebija Facebook, nebija YouTube, bet bija Vecrīgā tāda kamera. Runā Rīga. Viss sākās, sanāk ar šo. Kāpēc jūs gājāt tur uz to kameru? Mums tā bija tāda kunga vadība ar Ēriku, kad jāiet sludināt evaņģēlijas, mēs sludinājām vilcienos un arī ielās un parkos, skvēros, visur, kur Dievs lika. Es tagad atcerējos, ja iestarpināties, ja drīkst. Tu man stāstīji vienu tādu interesantu stāstu, ka tu Ērikam prasīji, ka tu juti, ka ir jāsludina šobrīd vilcienā. Jā. Varbūt var pastāstīt nedaudz tāds humora, neliela humora. Tas bija tāds humoriņš tā, kad man patīk, kad no rīta arī braucām brauc uz Rīgu ar Ēriku, un viņš no rīta cilvēku guļ, viņš saka, labrīt, mīļie draugi, jums vajadzīgs Jēzus, jums vajadzīga glābšana. Un cilvēks tā kā pamodina, tā kā uzmundrina. Tas bija ļoti patīkami. Jūs bieži laikam vilcienā sludinājāt? Sanāca sludināt par ceļiem vilcienos un visur, kur jau sanāk. Un es atceros, tu arī stāstīji, ka tev vienu brīdi uzrunāja Dievs, saka, Ērika, tev tagad ir jāsludina. Un Ēriks vēl nekā negribēja. Bija vienreiz tāds moments, ka mēs braucām dīzeli, un Dievs ieliek sirdī, kad ir jāsludina. Un tajā momentā kungs uzrunā, kad Ērikam jāsludina. Tajā momentā biju es un Ēriks. Un Ēriks saka, es saku, tu vari pasludināt. Ēriks saka, nē, es nesludināšu. Iedod man 10 latus. Un Dievs saka, tad cilvēku dvēseli glābšana ir svarīgāk nekā 10 latus. Es iedevu tos 10 latus, lai tik viņš sludina. Jo viņš tajā reizē kaut kā ieciklējās uz to 10 latiem. Tas tāds ir humors. Jā, bija. Bet tā vadova, tas tiešām interesanti izklausās viss. Atgriežoties atpakaļ pie Runā Rīga, tad jūs principā sākāt izmantot šo platformu. Cik tur bija jāmaksā par vienu, cik ilgs video tas bija? Tur nebija stunda, pusstunda. Man liekas, mūsdienu jaunieši nemaz nezin, kas tas tāds ir. Nezin, jā. Varbūt tu vari nedaudz izstāstīt, kas tas ir. Tur bija Vecrīgā uzlikta tāda kamera, un citi tur kaut ko tur runāja, kaut kādas laicīgas lietas, bet mums Dievs ieliks sirdī sludināt evaņģēliju, jo tajā laikā nebija ne interneti, ne Facebook, nekas tāds nebija. Un Dievs pavēra iespēju to, kad mēs varējām sludināt evaņģēliju, sākot no Runā Rīga, no Vecrīgā Doma laukumā, tā ir malā. Un kā viņš strādā, cik ilgi varēja runāt, cik bija jāmaksā, lai tajā kamera ieslēdzās, un to kameru sanāk translēja kaut kādā televīzijā? Cik es zinu, tas ir Juris Poškis, tas režisors bija uzlicis to kameru, un kaut kādā ziņā kaut ko tur pelnīja. Pa 50 centiem es atceros, ka es metu iekšā. Vai santīmiem? Santīmiem, jā, santīmiem, nevis centi, bet tad bija santīmi. Tajā laikā santīmi, protams, bija vērtīgāk. 50 centi, liekas, nekas tāds īsti nav. Bet tad 50 centīmi kaut ko varēja nopirkt, laikam. Varēja jau, es atceros, tajā laikā pa 5 lati jau varēja diezgan labi sapirkties veikalā, jo latiem jau bija vērtība, segums, tagad jau eiro, tā diezgan mazvērtīga naudiņa. Un tad jūs sākāt
sludināt. Jūs arī sludinājāt noteikti Vecrīgā, es saprotu. Gan Vecrīgā, gan citās vietās. Un tad sākāt izmantot šo kameru, runā Rīga, kur jūs sākāt runāt Dievu vārdu. Ja? Sludināt Dievu vārdu un slavēt, pielūgt to kungu. Un pastāst to momentu, ka jūs satikāt šo režisoru Juri Poškus. Bija tā, kad mēs sludinām kādu laiku un vienkārši sludinām un atkal atbraucam, atkal pasludinām un vienu jauku dienu tas Juris Poškus mūs ierauga. Un viņš saka, nu tā. Jūs viņu atpazināt? Nu, mēs ievērājam, jā, ka tur ir tāds cilvēks un izrādās, kas ir tas saimnieks, tā stunda nāk dokumentālajā filmā tajā laikā režisors, kas bija. Jā, un šī filma ieņēma 2003. gadā Lielā Kristapa balvu kā labākā filmetrāžas dokumentālā filma. Vai tu arī biji uz to apbalvošanu? Mēs bijām bija tā, kad bija nevis kinoteātrī, bet teātrī bija tā atklāšana. Atklāšana, jā, tieši. Atklāšana bija tajā laikā, un tad mūs arī Erika aicināja, un tad tur no sākuma jau rādīja to filmu, un pēc tam varēja padalīties, un tad jau tālāk bija tā sadraudzība vispārējais. Un, kad bija tā apbalvošana, vai tu biji tajā brīdī Lielā Kristapa balvas saņemšana? Nu, to jau kungs darīja, ne jau mēs. Mēs Dievam bijām kungam kā instrumenti Dieva darbā, kā ģitārai stīgs, tā mūs Dievs izmantoja. Cik cilvēks ir atvērts Dieva darbam, tik arī kungs var izmantot. Labi, atgriežoties atpakaļ, mēs laiku tā lēkājam par dažādiem notikumiem, bet tas ir ļoti labi. Jā. Mēs turpinām to pamatlīniju no tavas bērnības līdz šai kamerai, un attiecīgi runā Rīga. Jūs tātad satiekat, ieraugat šo Juri Poškus. Ieraugam to Juri Pošku, tas jau ir daudz gadus atpakaļ. Sākam ar viņu runāt, un viņam kaut kas tur kājai bija sāpēja vai kaut kas bija noticies. Un Dievs ielika sirdī aizlūgt. Mēs pa viņu aizlūdzām ar Ēriku, un Dievs pieskārās. Kungs pieskārās, kad kungs dziedināja kāju viņam. Un tad vēlāk viņš... Tā bija faktiski, Dievs izdarīja brīnumu. Viņš dziedināja Jurim šo kāju. Dziedināja kāju Jurim Poškam, un tad vēlāk viņš saka vārds pa vārdam, kaut kā sākām runāt, un Juris saprata, kad varam taisīt filmu, ka viņš var izveidot filmu kā režisors, un mēs varam darboties. Tātad jūs lūdzāt par viņa kāju, un Dievs reāli viņu dziedināja kāju? Dievs dziedināja viņam. Un kas notika tālāk? Tālāk notikās tas, kad Juris viņš atvērās, tā kā kungs viņu dziedināja. Viņš piedāvāja filmēties šajā filmā, tā bija viņa ideja? Jā, sadarbība vēlāk izveidojās. Tā kungs pakārtā, ka sākās sadarbība. Un kā tas īsti notikās? Viņš, ko viņš piedāvāja? Vai tu atceries? Tas jau sen atpakaļ. Piedāvāja filmēties, un tad... Kā viņš brauc jums līdzi ar kameru? Braukāja līdzi, tad tajā laikā es vēl visādi, Somas tirgu, rūpniecības preču, man bija tāds, tajā laikā es biju tās Antīlas firmas, bet es biju tā kā pašā galā līderis. Jo man patīk visādādas izstrādājumus, es izplatīju Somas un makas un visu kaut kā tādu. Tur mēs vēl aiziesim, bet runājot par šo filmu, kā tu atceries šo filmēšanas visu posmu? Kā tas notikās? Cik tas ilgi tika filmēts? Tas ir tik sīki, es nepateikšu, cik tas bija. Aptuveni. Tur bija diezgan ilgs laiks, kamēr, jo vienreiz, otrais, trešoreiz, ceturto, piekto un tā, kamēr top filmu, jo ir jau lietas, ko režisors skatās, ko vajag, ko nevajag, un ko aizkadrā atstāt, ko arī palaist, un kā tas izskatās, un tādā veidā. Jā. Kā bija pēc filmas, vai tev bija kāda atpazīstamība, vai tu jūti, ka tevi uz ielas pazīst, nāk klāt cilvēki? Man bija
ļoti daudz pēc tās filmas, tad, tā kā mēs saņēmām Kristapa balvu, apbalvojumu kā labākā dokumentālā filma, tā kā apbalvoja, tas apbalvojums tika saņemts, tad sakarā to daudzi mūs atpazina, nāca klāt uz ielas, prasīja vai autogrāfs, vai var parakstīties, vai var nofotografēties. Kā tu jūties tajā brīdī? Man bija likās, ka bišķiņ pa traku brīžiem tā kā normāli brīžiem es jau uzliku brilles un es domāju, ja es būtu kāds ministrs, prezidents, te vēl būtu, te es vēl saprast, bet es esmu parasts cilvēks un tas ir ažiotāžs diezgan liela, tādā veidā. Kurā momentā? Vai vēl šobrīd atpazīst tevi uz ielas? Ir bijuši, kad man Stokmanī ir uzrunājis cilvēku, atpazinuši ir, kad es biju Valkā, tur arī virsas jau nāca ārā, viņas pasmaidīja, sasveicinās. Un, tā mazāk, varbūt ne tik daudz kā agrāk, bet tāpat cilvēki atcerās, jo... Un kā tas ir pozitīvi parasti? Ļoti ar humoru, smaidu, un divus jauniešus satika arī vilcienā, viņi tur brauc un tā kā iedzēra alkoholu, un viņi uzreiz man sauc vārdā, un es sludinu un aizlūdzu, un Dievs strādā, darbojās. Tad tu pa lielam esi pateicīgs par šo filmu, ka viņa tika uzņemta. Interesanti, jā, tur, ja tā filma, ja nebūtu uzņemta, tad, protams, tādā filmā viss bija tā kā putrā, vai garīgais un laicīgais samests kopā vienā katlā un tā, bet, jo būtībā jau ir tā, ka mēs ēdam zivi, ja, tad kas notiek ar zivtiņu? Mēs apēdam un asaks izpļaujam ārā. Ēriks teica tieši to pašu. un filmā ir tāpatās, kad pozitīvās lietas vajag pieņemt, un ja kaut kas ne tā, tad tās var izmest ārā, kā asaks no zivu ēdot. Pa lielam tā ir, es teiktu, laikam labi, ka tā filma tika uzņemta, un tomēr cilvēki vairāk uzzināja par ticību, kaut gan, jā, tur varbūt bija nedaudz arī tādi momenti, kas nav īpaši patīkami, kur bija sajauktas laicīgais ar garīgo, teiksim tā. Un ejot tālāk, ar ko tu savā dzīvē vispār nodarbojies? Ar ko tu šobrīd nodarbojies? Man vairāk ir tā kā hobijs un arī es novērtēju mākslas darbus un kolekcijas, tas ir senlietas, pa augstām cenām, konsultēju, novērtēju. Man Dievs devis gudrību, vadību tajā ziņā, ja skatās no laicīgās puses, un es pārzinu, un es zinu, kas ir autora šķīvis, kas vāzes, tur monētas, banknotes vai tur saktiņas vai nozīmītas. Ļoti daudz kolekcijas tēmas ir, un es pārzinu. Cik ilgi tu nodarbojies? Es ar to jau nodarbojos, jo man ir pieredze ļoti liela. Tāpēc, kad es no 17 gadiem jau tiku pa pavadoni strādāt uz vilcieniem, vispār varēju no 18, bet man jau paņēma 17 gadiem, tāpēc, kad bija kaut kādas blatus pazīšanās un jau nebija kas strādā tik daudz tie cilvēki un ar tiem laikiem. Un tad es sāku jau interesēties par vēsturi, mākslu un par kolekcijas tēmām un par lietām. Cik es saprotu, tu esi pašnodarbināts cilvēks. Pašnodarbināts. Šobrīd. Tu nestrādā kaut kādā konkrētā vietā. Eriks strādā, cik es saprotu, slimnīcā, valsts darbā, uz konkrētu algu. Vai tu esi savā dzīvē strādājis arī tā kā uz konkrētu mēnešu algu, kur tev jābūt, teiksim, tāds standarta darbs no 8 līdz 5, vai tu pārsvarā visu dzīvi esi pašnodarbināts? Es esmu strādājis gateros, dārzniecībās un tā tālāk, bet es esmu sācis no mazām lietām, kungam pateicies par jebkuru lietu. Ja mēs neesam uzticami mazās lietās, Dievs nevar vest uz lielām lietām. Es strādāju tajā dārzniecībā tur un tur vajadzēja visu audzēt stādus un visādi. Un cik ilgi tādā dārzniecībā vai gaterī tu nostrādāji? Tur es biju kaut kādus 5 gadus. Konkrēti vienā vietā, jā? Jā, vienā vietā tur. Labi. Bet vairāk tavā sirdī es saprotu, ka tev arī tajā filmā varēja redzēt, ka tu esi vairāk tāds pašnodarbināts, ka tev interesē bizness un kaut ko tirgot, šāda sfēra. Man patīk vairāk viss šitās antīkās tā tēma, jo viņš ir interesants antikvariāts senlietas. Tāpēc, ka,
tā. Un kā tu visu to sāki no bērnības? Kā tu sāki pelnīt pirmos savus naudiņas? Nu, es sāku, ja tad labi pastāstīsim, kā bija. Bērnībā bija tā švakāka tām naudām, grūtāk bija, un tad tajos laikos, tad mēs padomu laikā jau pudeles dārgi maksāja 20 kapeikas, un ja vajadzēja, mēs bijām kā bērni, vajadzēja naudu, un mēs lasījām pudeles. Tas sauc, tur bija cilvēki, kas dzēra tur limonādu vai alu vai vēl kaut ko. Viņi tajā laikā tur tā nepievērs uzmanību. Tā kā labklājība bija ļoti augstā līmenī tajā laikā. Tad viņi tās pudeles met ārā. Iesākumā maksāja 20 kapeikas, 12 kapeikas un pēc tam vēlāk 20. Un ja citreiz mēs salasījām, kā saka, jo par rubli jau varēja paēst. Un citreiz salasījām, es atceros, kad bija Tukumā aizstrādē tur kaut kādas dejas vai kaut kādas koncerti vai kaut kādu pasākumu. Piemēram, salasīt tur 16 rublu vai 20 vai 30. Tajā laikā tā bija diezgan laba nauda. Tā kā sāka no mazām lietām. Es domāju, par to galīgi nav ko kaunēties. Jā. Lielākā daļa mūsu skatītāju, es domāju, arī ir tie, kas ir, teiksim, 30, 40 un uz augšu gadus veci. Teiksim tā, katrs noteikti ir kaut kur dzīvē to darījis. Īpaši padomju laikā es arī pats mazs bērns būdams atceros arī, lai nopirkt kādu bulciņu vai ko, biju arī gājis salasīt kādas šīs te pudeles un nodevis. Tāpēc es domāju, par to nav ko kaunēties, un tas dzīvē visādi ir. Un tālāk ejot, kas bija nākamais tavs tāds jau, kur jau tu izaugi šajā, teiksim, tādā pašnodarbinātā statusā? Jā, bija arī tur gaterī strādājis, uz to smārdu brauc, tur gaterī kaut kā tā īpaši tā nepatika, bet arī kāda darba bija, to arī darīja, un tur vairāk vajadzēja dēļas pakot, un kā jau gaterī, visādi gateru darbi tādi. Cik pēc filmas atceros, tu sāki arī tirgot tur varēja redzēt tās somas, vai tās bija tikai somas vai vēl kaut kas cits? Tur bija somas, maki, un tajā laikā bija tā kā tā bija tā, ka Latvijā īstenībā, ja tagad ir visu kaut kāda izvēle, tad tajā laikā nebija tāda izvēle. Un Dievs deva gudrību un parādīja, ka es varu būt tā kā līderis, galvenais cilvēks, kas izplata un pats uz sevi strādājas, somām, makiem un visādiem izstrādājumiem. Tu arī saprati, ka tev iepatikās vairāk strādāt uz sevi nekā... Jā, tā kā. Jo latos tajā laikā, ja es varēju nopelnīt, piemēram, 100 lati dienā, tajā bija ļoti vērtīga, laba nauda. Tu tajā laikā jau varēji nopelnīt 100 latus dienā? Varēja, jā. Tīri sev? Varēja sanāca, ja labi sanāca pārdot, tad 100 lati dienā. Tad tu tajā laikā, es saprotu, bija diezgan turīgs, jo tādas summas, cik es atceros, 100 lati tajā laikā, kad bija lats, tas bija liela nauda. Un ja vienā dienā var nopelnīt tādu naudu, tas ir diezgan daudz. Vajadzēja arī daudz pārdot, bet Dievs deva gudrību, vadību. Un kad es braucu jau pa Latviju tirgot to preci, tad es jau no rīta laicīgi piecēlos, palūdzu kungam prasīja gudrību, vadību, uz kādu vietu braukt, un kungs man arī uzrunāja, brauc tur vai man braukt uz Vidzem, vai Kurzem, vai Zemgalu, uz kādām vietām, uz kādām pilsētām, kur un kā. Un kā tu arī tērēji šo naudu? Es tērēju, man bija tāds hobijs, kad tajā laikā es pirku diskus, kristīgos mūzikas, ja es nezinu, kur tagad viņas pielietu. Jā, vairāk neviens nelieto, man liekas, diskus. Nē, viņi ir, man īstenībā patikt paklausīties, jo it kā nelieto, bet ir tādi diski, kur ļoti maz mēs klausījāmies, un ir kur vairāk. Bet tajā laikā diski maksāja kristīgie dārgi diezgan. Un man patika, ka es atbraucu no darba, intensīvi strādāju, un tur bija dažādi slavēšana. Tur Izraēlas slavēšana bija, kas tur vēl bija, no Amerikas slavēšana, daudzām vietām viss tā slavēšana, pielūgsma un prieka vēsts slavēšana tur bija. Daudz, un tad es kaut kā... Tad tu vairāk ieguldīji naudu pērkot
kādu kristīgu mūziku diskos. Diskos, jā, jo tajā laikā bija, kas viņi skaitās, Bruņinieki iela, bija tās veikals kristīgais, es atceros. Un tad es atbraucu, es ieju iekšā pēc darba, es domāju, cik man nopirkt kādu 1 vai 2 vai 3 diskus, bet viņi nebija lēti. Tas tev bija daudz viņu mājās? Es savācu, vēl tagad kaut kas ir interesanti, ja ir kādam aparatūra. Es domāju, tos diskus, kā liederīgi tagad izmantot, ja viņi ir labi visi. Kad, ja ir aparatūra, varbūt kādam interesē iegādāties vai kaut kā viņas liederīgi izmantot. Varbūt, jā, kādam skatītājam ir vēlme, tad sazināt ar tevi. Tāds kaut kas no, teiksim, sanākiem laikiem atcerēties, kā bija. Tajā laikā bija, es zinu, arī 90. gados šī atmoda, gan garīga, gan politiska. Kā tu to izjūti Latvijā? Es jūtu, kad izgājām no Padomju Savienības ārā, tad atnāca tā brīvība un cilvēki varēja brīvi slavēt, pielūgt. Un tas jau... Tajā laikā cilvēki viegli, teiksim tā, nāca pie Kristus, bieži atgriezās, ka jūs sludinājāt par Kristu vai kādi citi, salīdzinot ar šo laiku? Tas ir kā kuru dienu, kā kurā laikā, bet vairāk cilvēki bija atvērti. Es ievēroju nevis Rīgā, jo Rīgā ir vairāk pārticība, darbi, bet vairāk cilvēki bija atvērti kaut kur laukos, rejonos, ārpus Rīgas. Jo viņiem ir grūtāk ar finansēm, ar darbiem, ar līdzekļiem. Tas ir kā jau kurš cilvēks. Jā, tad tava nodarbošanās sāki tirgot šīs somas. Cik ilgu laiku tu to darīji? Es tā neskaitīju, cik ilgu laiku. Kamēr bija tā mode, tops bija... Jo tajā laikā, es saprotu, vēl nebija tādi lielveikali, nebija tādi moli vai lieta ir tāda, kad... supermarketi. Es atceros, Maz preces bija. Jā, es atceros, Gerkens un Ko bija tāds. Varbūt Gerkens un Ko bija varbūt viens no kaut kādiem tādiem ietekmīgiem. Bet tu biji, var teikt, otrais, kas tirgo šīs lietas. Diezgan liels noiets bija. Cik tu varēji pārdot mēnesī somas? Es darīju tā, kad īstenībā bija, kad es gribēju vairāk pelnīt, tad bija brīdis, kad es dienā to strādāju, tirgoju, bet pēc tam vēlāk es sapratu, ka nevajag būt darbaholiķiem, nevajag pārpūlēties, bet es gan pastrādāju tur 2-3 dienas, tad, kad atpūšos, kaut ko citu padaru, un tā, kā saka, tādā veidā. Kā bija savienot šīs lietas ticību, evanģelizāciju un tādu biznesu, vai tas ir savienojums, kā tev liekas? Pirmā vietā, ja mums jādara Dieva darbs, jākalpo kungam, Jēzum, jāsludina evaņģēlijas, un tad arī Dievs pārējās lietas piemet, jo tur jau nav teikts Dieva vārdā, ka tagad skrienat naudai pakaļ vai mantē vai kaut kādā, bet kalpojot kungam ar prieku, dara Dieva darbu. Un arī es saprotu, ka, ja tu strādā kā pašnodarbināts uz sevi, tev ir arī vairāk laika sludināt un kalpot tam kungam. Jā, patīk tas, kad pats uz sevi strādā, pats saimnieks, ko grib to dara, kad grib sāc, ka grib beidz darbu. Un nav tā, ka tu esi valsts darbā, tev ir no 8 līdz 5 vai līdz 7 tur jāstrādā. Vai viens otrs, kas strādā no rīta līdz naktī, aiziet bišķiņ paguļ, atkal jāskrien uz darbu, un tā viņam dzīve paiet. Tad no tām somām tu pārgāji, principā, es saprotu, uz antikvariātu. Nē, mums bija, no sākuma bija somas, pēc tam bija vēlāk, jo kungs veda, kad vajag vest visādas ekstrasārus no ārzemēm, visādas telefonu maciņas, un tajā laikā es pēc tam telefonus kodēju. Tas ir tas laiks, kad vēl bija podziņu telefoni. Podziņu telefoni bija. Tad es vedu ekstrasārus maciņas un akumulātors no ārzemēm, kad bija ar pogu telefonu. Tajā laikā, un arī telefonus pirka, pārdeva, mainīja, tā kungs. Tāds biznes tev bija? Tāds biznesiņš un bija. Vai arī tur varēja nopelnīt? Arī, protams, ja nebūtu izdevīgi, tad to nestrādāt, nedarīt tās lietas. Bet salīdzinoši ar somām un telefonu biznesu, kas bija ienesīgāks? Ja? Somas ādas izstrādājumi, tas bija ienesīgāks tajā laikā.
Tad pārējot uz telefoniem, tas finansiālais, teiksim, tāds labklājība samazinājās nedaudz. Nu, es tā neskaitīju, visos laikos varēja, jo tajā laikā Ēriks prasīja, vai viņam var pārdot telefonu, vai... Nē, tur bija savādāk, nevis pārdot, bet Ērikam bija tas telefons, kaut kāda 51. Nokia. Tajā laikā jau tur vajadzēja zināt. Es zināju cilvēks, kam patīk, piemēram, 51. Tāpēc Ēriks piedāvā man to telefonu, es nopērku, un pēc tam es pārdodu tālāk, jo savādāk cenu. Tādā veidā, piemēram. Jā, tas ir tāds, bizness un principā varēja dzīvot uz to. Varēja, jā. Cik ilgu laiku tu nodarbojies šajā biznesā? Vai tu pats arī, cik laiku tu nodarbojies? Tā, tiem accessoriem tur bija, cik varēja būt, 5 gadi, 6, kaut kāds. Vai tu arī remontēji pašu tos telefonus? Es tur remontēju, kodēju, ekrāns, displejs mainīju, viens smējās, pazīstams ogrājums, saka, es Valmierā stāvēju, tirgo, un tā, ka man tur... Tirgo tu biji? Arī tirgos, visur, kur... Un tas pazīstamais tirgo rūpniecības lietas, un viņi prasa, kur ir meistars, un tie cilvēki rāda, reku, ejiet pie viņa. Un tad atnāk, citur atstāja telefons, ilgi gaida, es uzreiz, man bija instrumenti, kaut kā arī Dievs deva gudrību. Tā kā to ekrānu samainīt, ka man vajag atskrūvēt vaļā, ielikt pareizi iekšā, aizskrūvēt podziņas. Vai gadījās arī kāds kurjos, ka nesanāca sataisīt? Visu laiku bija sanācis. Visu laiku sanāca? Visu laiku bija tā. Tad tev Dievs sveitīja ļoti. Man pat Dievs bija gudrība Dievs pat atpazīt, kas ir zelts un kas ir fufels. Pat citu lēs šķidrumu virsā, man vienkārši Dievs iedeva tādu ērgļu acis, paskatījos iekšpusē, kungs saka, pasties iekšpusē, un tu sapratīsi, vai tā ir manta, vai tas nav. Tādā veidā. Un tad jau kādu laiku tu nodarbojies ar šiem tagad antikvariātu. Uzpērku, pārdošanu. Antikvariāts ir... Es pats arī kolekcijās vācu, man patīk banknotes, monētas, autoru šķīvu vāzes. Tas ir autoru šķīvu vāzes, tas ir autoru darbi, kas ir ar roku gleznots. Es tā dzirdēju, ka pēdējā laikā, ka tev ir vēl kaut kas jauns parādījies, kaut kas saistīts ar kā saka, kafiju. Lieta ir tāda, kad, bija laiks, pēc tam vēl bija kaut kas cits, vēl bija dzintera tas biznes, dzinters bija topā vēl. Bija kaut kādi 4-5 gadi bija tas dzinters. Tad, kad ķīnieši meklēja to dzinteru, tad Dievs deva gudrību, kad mums cilvēki jābrauc, jāmeklē tās lietas. Bija tās antīkās krellītes umeņlaika, viņam bija kvalitāte. Lai viņas iztaisītu dzintera krellus kvalitatīvus, tā kā veco laiku tajā laikā, bija ļoti daudz dzintera gabalu vajadzīgi. Un tajā laikā bija tā moda, un tad mēs arī meklējām, un tur ļoti labi varēja nopelnīt. Jūs reāli gājāt uz Jūrmalu meklēt? Nē, mēs nemeklējām, mēs iepirkām. Braucām, laida reklāmas, un tad es prasīju, vai kā tur ir tā, tā, ka viņš tur ielaida reklāmu iekšā, un cilvēki dzird. Pēc tam cilvēki zvana caur reklāmu. Kad zvanu, tad es izprašņāju, vai tas ir dzeltenā medus krāsā, kāda izskatās apaļa, ovāla un forma, tādā ziņā. Un tikko es jūtu, kad ir, tad es ar to draugu džipā sēžu, jau uzliek navigāciju, tā kā ātrā palīdzība vai policija, un ātri brauc uz to adresi un savāc pērku. Tur bija daudz, mēs jau nebijām vienīgie, kas meklēja, bet tajā laikā bija tas... Tas ir kas pa laiku? Tas bija, cik tas bija, es saku kaut kādi, cik tas varētu būt, kad varbūt tās, kad tas mode bija, viņi bija varbūt 5-6 gadus apakaļ, tur bija viena brīdi, kad tas labais dzinters gāja dārgāk nekā zelts, bet tas bija uzpūsts burbulis, kā es uzskatu, kad dzinters ir tomēr dzinters, viņš kaut vai skaists. Viņš tāpēc bija pieprasījums, ka ķīniešiem patika. Viņi ved uz ārzemēm, sūtīja un meklēja, un pēc 5 gadiem tas burbulis plīs, un
tās sievietes, kam tās dzintara krellītes tajā laikā piedāvāja labas cipars, vajadzēja pārdot. Jo, kad burbulis plīst, mode mainās, tad vairāk, viņi vairāk nekad nedabūs tādu summu tā kā agrāk. Un tad tagad jau tu esi atkal jaunā sfērā, sāc palēnām, es sapratu, iet šajā kafijas. Jā. Lieta ir tāda, ka es pa kafijām tagad ir tā, ka šito pēdējā laikā kungs parādīja, deva arī gudrību, kad šito gada kafija nebija izaugusi. Tā kā nebija izaugusi, tad cenas kāpja uz augšu visu laiku iet kafijai strauji. Jo raža bija slikta un nebija arī tie novācēji, cik es sapratu, kaut kas tur bija. Bet šausmīgi cenas kāpja. Es ārzemēs skatījos tās pupiņas Čibo pirms jaunā gada. Ja viņas maksāja kādreiz tur 15, 17 kilogramā, ka es tagad nesen aizbraucu uz ārzemēs, skatos Čibo kilogramu. Viņiem garša beig labā kvalitāte tam pupiņā. Pa 28 eiro uzkāpus cena. Un, kad atbrauc uz Latviju, tad iekšā veikalā viņas var maksāt 33 eiro, piemēram, Stokmanī 32 eiro vēl dārgāk. Un tas jau vēl jau... Tad tu ienāc prātā, ka tu varētu... Kā tu to nodarbojies šobrīd ar kafiju? Pa kafijām ir tā, ka es viņas gan pupiņas vedu garšīgas, gan tur var būt vienkārši šķirne, var būt ļoti laba un varbūt pat ekskluzīva šķirne kafijas. Tā kā... Un no kurienes tu tagad ved tās kafijas? Tās kafijas ved no Skandināvijas. Jo. Un tu viņas vienkārši izplati cilvēkiem, kuriem ir interese? Es viņas varu samainīt. Piemēram, man interesē, banknotes vai monētas vai porcelāna tur figūras, taurentiņš uz bumbas vai porcelānas parastā taurentiņš vai tur autora šķīvis, vāzes. Es varu uztaisīt barteru, samainīt senlietas pret kafiju, piemēram. Dažādi tur jau šobrīd, jā. Vai šobrīd pietiek finanses vispār tā dzīvojot? Finanses ir tā, kad es prasu kungam gudrību, vadību. Tagad ir tāds grūtāks laiks, jo cilvēkiem ir, kad sākās karš Ukrainā, es jūtu, kad pazuda tie klienti, tie cilvēki vairāk, tā rosība vairāk nav tā nauda, tad tie līdzekļi tautai švakāk un tā, bet tāpatās kungs kārto gādā un jāpaļojas uz to kungu. Iesim jau uz tādu nobeigumu raidījuma šīs intervijas. Un kas tev liekas ir pats svarīgākais dzīvē? Tāds jautājums. Protams, es zinu, ka pats svarīgākais ir piedzimt no augšienes, ka mēs pieņemam Jēzu Kristu kā savu glābēju, nožēlot grēkus un attiecīgi piedzimt no augšienes. Bet pēc šī posma, kas tavuprāt, tieši tavuprāt, tas te nav pareizās atbildes vai nepareizās, kas tavuprāt liekas ir pats būtiskākais, varbūt tu vari tā plašāk ir pastāstīt? Pats svarīgākais ir darīt Dieva darbu, sludināt evaņģēliju, to, ko es daru, tas, kas man ir sirds darbs, sirdī vairāk sludina evaņģēliju, glāba pazudušās dvēseles, aizlodz par cilvēkiem, izplata Bībeles jaunās derības visā Latvijas teritorijā. Tas ir tāds sirds darbs, ko Dievs ieliks sirdī. Viņš saka, tev varbūt patīk laicīgas lietas, bet šitas ir vissvarīgākais. Tāpēc mēs katru dienu cenšamies katru dienu doties ielās, parkos, skvēros, sludinam šo evaņģēliju. Un Jēzus pieskarās, maina cilvēku sirds dzīves, un cilvēki ir priecīgi, laimīgi. Un arī ir bijis, kad veikalā stāv rindā, un Dievs parāda, re, ka cilvēks ir nelaimīgs. Es viņu uzrunāju, un pēc tam es aizlūdzu, rindā stāvot Rimī, Rīgā, aizlūdzu, un viņam svētais gars pieskarās, viņš raud, un Dievs kaut ko sāk strādāt, darīt pie viņa. Un tā ir ļoti daudz liecības, ļoti daudz. Bija gadījums, kad brauc vilcienā, un ar viens tur bija ierāvs, un viņš tā kā sāk trakot, ārdīties. Un iesākumā es domāju, tā kā miesīgi, viena balss saka tā, uzbrauc viņam virsā. Dievs saka, nevajag, nebrauc virsū mīlestībā, kalpo mīlestībā. Un es saku, kā var būt pareizi vilcienā uzvesties. Un viņš tā uzreiz tā kā nolaidās no gaisa uz zemi, palika mierīgs. Viņš saka, es tev kaut kur esmu redzējis, tu neesi tas cilvēks no tās filmas. Es saku, padomā pats. Pēc tam viņš saka,
jā, tu esi tas cilvēks no tās filmas, viņš atpazina. Un pēc tam es viņam pasludināju evaņģēliju, dalīju vilcienā arī buklets, Dievu vārdu, dāvinu, braucot, ejot, uzrunāju visādos veidos evaņģēlijā. Un tas cilvēks nožēloja grēkus, bet viņš tā nometās uz ceļiem manā priekšā. Bet es saku, ne jau manā, bet Jēzus priekšā jāzemojās ir. Un Dievs strādāja pie tā cilvēka, viņš nožēloja. Tad tas būtiskākais, vēlreiz, ja mēs atgriežamies pie šī jautājuma, vai tu vari noformulēt tā īsāk, kas tev liekas tas būtiskākais kristieša dzīvē pēc piedzimšanas? Svarīgākais ir sludināt evaņģēliju un pievest cilvēks pie Jēzus, un lai pazudušās dvēseles nepazūd, bet atgriežas, nāk pie Jēzus, ielaiž Jēzus Kristus savā sirdī, lai šo cilvēku dzīves izmainās. Tu arī noteikti piekrīsti, ka būtiskais tur kaut kur sākumā teici, ir darīt Dieva darbu. Teiksim tā, atrast arī savu aicinājumu, atrast to, kam tu esi Kristus miesā paredzēts, jo miesā ir dažādi locekļi. Amen. Un katrs dara savu. Un visi nav acis, vai ne? Vai visi nav roka, kā arī Bībelē Pāvils mums saka to, ka katram mums ir savs aicinājums. Un es saprotu, tev ir ļoti spēcīga šī evaņģelizācijas dāvana un svaidījums, ka cilvēki... Dievs ir devis evaņģelizācijas dāvanu, un es gribēju piebilst, un tā kā tas cilvēks atgriezās vilcienā, nožēloja grēkus, Dievs pieskārās, un blakus sēž otrā pusē katoļi. Viņi saka, ja jau Jēzus tā strādā, tad iedod mums to Dievu vārdu bukletus. Tad es tiem ar padalīju bukletus Dievu vārdu. Tā kā kungs jau darbojās, un tā liecības varētu būt ļoti daudz, un Dievs strādā 24/7. Ja kādam tu pajautāji, viņš nevar pastāstīt par Dieva darbiem, vai nevar pateikt, ko Dievs darīs viņa dzīvē, citu cilvēku dzīvē, tad kaut kas nav kārtībā, jo Dievs visu laiku darbojās. Amen. Un varbūt tev arī ir aicinājums, jo es zinu, ka tu ikdienā jūs evaņģelizējat, jums ir tāda neliela komanda, cilvēki šajā tunelī, kas iet uz tirgu, ja? Tas ir tas tunelis. Jā, tas tunelis, kas ir ātrāk, es sludināju, viņi pārcēla to pieturu, arī sludināju tanī vietā, kur, atceries, bišķiņi mazliet bija nevis zem tilta, bet es viņu redzēju, jā, tur citreiz. Tur pie tām durvīm sludināts ir un tuneļos iekšā un vecerīgās un ļoti daudz vietās ir sludināts, arī Dieva darbs ir. Jā, un ja cilvēki vēlas varbūt pievienoties, tu varbūt vari pateikt kaut kādus savus kontaktus, vai tev rakstīt Facebookā, vislabāk vai pa telefonu zvanīt? Vislabāk var rakstīt, bet vislabāk ir zvanīt, kas vēlaties, brāļi māsas, pievienoties, laipni aicināt evaņģelizācijās Rīgā, Ogrē vajadzīgi cilvēki kalpotāji, Lielvārdē, Ķegumā, tas ir arī Jūrmalā, Vidzemē, Kurzemē, Zemgalē, Latgalē, jo Dievs ielic sirdī visur, kur braukt iet, un to mēs arī daram. Izplatu šo Dievu vārdu Bībeles, dāvinu cilvēkiem, kam nav. Varbūt var nosaukt savu telefonu numuru. Un telefona numurs ir 259 286 48. Varbūt vēlreiz. Telefona numuriņš ir 259 286 48. Tā kā būšu priecīgs cilvēki, kas vēlās evaņģelizēt, ja kāds nemāk, nezinu, lai nāk, klausās, skatās, gūst pieredzi un viss notiksies. Kalpojot citiem, jūs saņemsiet svētību savos namos, draudzēs, ģimenēs, un es aizmies arī to pateikt, ka arī labdarību darbojos, arī labdarības lietām to, jo kungs teica, ka agrāk tu domāji par sevi, tagad domā par citiem cilvēkiem. Un tāpat tās arī atvedu, kad atvedu kafiju, tad arī esmu arī daudziem arī uzdāvinājis, svētījis tos cilvēkus. Iesākumā vispār pat tagad tā kā gribās arī tā, kad pārdot kaut ko no kafijas, jo vajadzīgi līdzekļi evaņģēlija darbam pa Latviju. Tā kā līdz ar to, kas nopērk kafiju, iegādājas no maniem, viņi arī atbalsta šo evaņģēliju, šo Dievu darbu projektu pa Latviju, jo tur līdzekļi arī vajadzīgi. Tad jā, ja kādam ir interese, var pie Daniela. Jo ir pupiņās, kilogramīgās un puskilo arī maltā. Vēl tāds jautājums, noteikti cilvēki interesējas par to,
kādas jums šobrīd ir attiecības ar Ēriku? Vai jums ir labas attiecības, vai jūs komunicējat, vai kā jums šobrīd ir? Mums ir tā, ka tajā laikā mēs ar Ēriku daudz bijām visu laiku kopā, bet tagad man ir citi cilvēki, arī kristiešu draugi un paziņas, un ar Ēriku tā mazāk ir sanācis tikties, bet tā nav bieži, bet Ēriks arī ir slavu Dievam. Es skatos, kad ir pamodies, sācis turpināt darīt Dievu darbu un iededzies atkal tā kā agrāk kunga darbā, un ka viņš liecina, lūdz, slavē, pielūdz un dara Dievu darbu. Par to jau mēs lūdzām arī. Ja cilvēks pakrīt, nokrīt vai kaut kāda problēma, tad pareizi jau ne jau nolikt, notiesāt vai aprunāt, bet Dievs liek lūgt, aizlūgt par to cilvēku. Un mēs lūdzam, un kungs strādā. Tā kā slavu Dievam, kad Ēriks ir... Es dzirdēju, ka daudz gribētu filmu Tā stunda nāk 2. Otro sēriju bija, kas prasījuši otro sēriju, tāpēc, kad... Kā tev liekas, būs tāda filma Tā stunda nāk 2? Es ticu, ka Dievs var iedot. Es jau biju lūdzis, lai Dievs iedot kristīgu režisoru, kas redz gar acīm Dieva darbs, jo patīkam redzēt, ka mēs evanģelizējam, sludinām, braucam un Svētais Gars tur dziedina, atbrīvo. Tu būtu gatavs arī ar Ēriku tādu filmu filmēties? Jā, es domāju, ka varētu, jā. Kad tu pēdējo reizi esi ticies ar Ēriku? Kad es tikos, viņš bija, kur viņš bija, kaut kā, es domāju, tagad... Sen vai nesen? Nebija, bija kaut kad nesen, jā, bijām tikušies. Un jums, bet es biju dzirdējis, ka tur ir kaut kāds bijis neliels tāds konfliktiņš, vai kā tur ir īsti? Sakarā ar ko? Es pat īsti nezinu, ka jūs kādu laiku nekomunicējāt, vai kas tur bija. Nezinu, katrs Ēriks varbūt redz savādāk lietas, es atkal savādāk saprotu lietas, jo ir jau tajos laikos, jau vecos laikos var bija agrāk, kad cilvēks gāja prieku vēstību, pēc tam vēlāk Dievs viņu aizved uz citu draudzi, vai saved ar citiem kristiešiem kopā, vai tam līdzīgi, jo Ēriks, viņš aizbildinās tas, ka viņam tas ar tiem laikiem nebija jāstrādā un nebija laiks, ka viņš darīja tos laicīgos darbus vairāk, bet es domāju, ka laiki jau var atrast, vai gribēt tikai. Pa lielam laikam nekas tāds īpaši nebija. Jūs tāpat tagad brīvi varat tikties, runāties, jums nav nekādas domstarpības. Ja mēs varējām apsēsties baznīcā viens otram blakus, tad jau viss ir kārtībā. Jo tad prasīja kristieši, vai mēs varam vai nevaram. Es saku, ka nav problēma, varam. Jūs bijat dzirdējis, ka kaut kā tādas baumas, ka kaut kas jūs tā vairs īpaši nekomunicējat. Prieks pie Ērika, kad Ērikam ir Svētā gara dzirkstele, atkal Svētā gara uguns, ka viņš lūdz, liecina, slavē, pielūdz draudzē, un ka viss ir tā kā agrāk. Atkal viss ir atpakaļ, un par to mēs lūdzām, lai Dievs kārto, un lai Ēriks var kalpot kungam atkal ar to atdevu un vēl vairāk darīt Dieva darbus. Jā. Labi, mēs iesim uz nobeigumu, varbūt uz beigām, tad tu vari pateikt cilvēkiem tādu novēlējumu, kas tev ir sirdī, ko tu vēlētos nodot mūsu skatītājiem, kādu uzrunu. Es gribēju nolasīt vienu raksturvietu. Jā, droši. Nolasīt. Slavu Dievam pa bībelēm, ka Dievs dod bībeles parastās un arī... Cik es saprotu, ka tu arī izplati bībeles? Es izplatu bībeles. Ir bībeles, kas ir bezmaksas, kas dāvinām, svētījam, tādā ziņā, ja kādam saplīst, nav viņi man paprasa, es uzdāvinu. Jo šodien bībeles ir dārgas veikalos, ne katrs var nopirkt, jo tajā laikā bībeles bija lētas, bet tagad ir. Jo šitā bībele ir, piemēram, mācītāja bībeles. Es dāvinu mācītājiem. Tas ir ādas vākiem. Jā, tu man arī šādu uzdāvināji. Un zelta bantēm, tādu ļoti skaistu un lieliem burtiem. Bet ja kādam vajadzīgs bībeles, vai kādi cilvēki kādā reģionā Latvijas zina, ka kaut kur vajadzētu bībeles, vai tu varētu sagādāt? Viņi var droši rakstīt, zvanīt un varam visu sarunāt, vienoties. Vienīgais, es jau priekšlaicīgi pateicos, ja kādam ir mašīna, kā es teicu, vai busiņš, vai vieglā ar kaut kādu ietilpību būtu vajadzība kalpošanā Dieva darbam.
Un, ja kāds varētu tur aizdot vai iedot, vai Aizvest. Vai nu arī aizvest, atvest, piemēram, uz Taiceli, gribētos aizbraukt. Jā, varbūt, es domāju, vairāk tā doma, ka cilvēki varētu kalpot ar savu mašīnu un būt kā šoferis šajā kalpošanā. Varētu arī aizvest, atvest, piemēram, uz Taiceli, Salacgrīvu, Limbažos, tur arī daudz nelaimīgi cilvēki nodzērošies. Mēs bijām arī tur un braucam arī pa pansionātiem, sludinām evaņģēliju un tā kā svētīja, ar kafijām dāvina, bet vēlāk man pateica viens garīgs cilvēks, kas tomēr tev līdzekļi vajadzīgi sāc arī pārdot, piedāvāt cilvēkiem. Līdz ar to, ja cilvēki nopērk kafiju, viņi arī atbalsta šo Dieva darbu evaņģēliju pa Latviju. Jā, labi, tad tas novēlējums un Dieva vārds, ko tu vēlējies uzrunāt mūsu skatītājus. Interesi ir par jums, Ēriku un Danielu, kā jums ir gājis. Cik daudz cilvēku interesējušies? Jā, raksta cilvēki privāti un komentāros, ka ir interese par to, ar ko jūs šobrīd nodarbojaties. Un, protams, interesēs arī par filmu otro. Tā. Kā citreiz ar to tā redzi, kad redz, citreiz neredz. Bet citreiz ir tā, kad palūdz kungam un kungs uzreiz iedod tādu skaidru skatienu, ka pat nevajag. Tas, tur es biju ielicis tā. Nu jā. Tā rakstvietas. Gribu noķert to rakstvietu. Romiešiem 16. nodaļa un 15. pants, un viņš tiem sacīja, ejiet pa visu pasauli, pasludināt evaņģēliju visai radībai. Kas tic un top kristīts, tas taps svēts, bet kas netic, taps pazudināts. Bet šīs zīmes ticīgiem ies līdz manā vārdā, vēlnas izdzīs, jaunām mēlēm runās, čūskas aizdzīs, un kad tie kādas nāvīgas zāles dzers, tad tiem nekaitēs, neveseliem rokas uzliks, un tad viņi kļūs veseli. Amen. Amen. Varbūt arī tu vari uzrunāt, kā saka, tu arī nolasīji rakstiet, bet no sevis kādus vārdus beigās. Es novēlu skatītājiem katram atrast savu vietu kalpošanā, lai kungs svētī, lietojos, paplašina robežas. Galvenais ir svarīgi lasīt Dieva vārdu, pielietot Dieva vārdu savā dzīvē un paļauties uz to kungu visās vietās. Un, ja trūks gudrība, prasat kungam gudrību, kungs dos gudrību, vadību, un lai kungs svētī katru brāli, māsu, evaņģēlistu, misionāru, katru Dieva darbinieku, Dieva druvā, paplašina robežas caur zīmēm, brīnumiem, un kalposim kungam ar prieku, ar vēl lielāku atdevi. Tā kā būšu priecīgs dzirdēt, redzēt, brāļus, māsas, kas pievienosies evaņģelizācijās. Sakiet man, Daniels Cīrols, vai zvaniet pa to numuriņu, ko es teicu. Un vienmēr ir prieks, ka cilvēki strādā. Tāpat arī, lai kungs svētītu māsu Anna, ar ko kopā kalpoja. Viņa 2,5 gadus tikai ir atgriezusies. Viņai tāda svētā gara uguns evaņģēlijas raidījums. Es redzēju Facebookā, jā, ka jums tur ir tāda komanda, tur ir viens puisis vai vīrietis, kas slavē Dievu. Tas ir no Izraēlas draudzes. Viņš iet tajā Izraēlas. Sauc? Kā viņam bija tas vārds? Viņam bija tas vārds. Un tad ir vēl šī meitene, kas taisa tiešraides bieži vien. Jā, es taisu vai Anna taisa. Viņa ir atgriezusies 2,5 gadus atpakaļ, bet svētais gars viņu lieto spēcīgi arī tāpat tās evaņģēlijās. Es varu ļoti bieži jūs tur jau... Mēs jau katru dienu Dievs ieliek sirdī, kad braukt iet. Citreiz ir uzrunāt veikalā, kafēnīcā, citreiz ielās, parkos, skvēros, citreiz vilcienā, citreiz tunelī.
Citreiz Liepājā, Ventspilī, Kuldīgā, Tukumā un Ogrē. Katrā ziņā, jā, vēlreiz atgādinu to, ka, ja ir vēlme pievienoties, jūs dzirdējāt arī telefonu numuru, kāds ir Danielam, vai arī rakstīt var Facebookā, teiksim, privāti un sarunāt kaut kādu šīs lietas. Jā, Erika, tad liels prieks, ka tu biji atnācis, ka padalījies ar savu liecību, ar savu dzīvi. Es atvainojos, es kā jau otro reizi sajaucu Eriks un Daniels, jā, tā stunda nāk filma, kur Daniels arī filmējās un tiešām ieguva lielu rezonanci, lielā Kristapa balva. Tas ir pateicoties Jēzum Kristum kungam, jo mēs Dievam paklausījām, tad viņš arī mūs lietoja. Cik mēs esam atvērti, tik arī kungs mūs var lietot. Jā, tāpēc liels prieks, ka klausījāties mūsu, jūs varat nospiest podziņu like, un lai šo interviju noteikti redz vairāk cilvēki un ierakstīt kādu komentāru, vai jūs vēlaties filmas otro daļu. Stunda nāk 2 vai kaut kādus sižetus, kur Eriks ar Danielu, piemēram, iet evaņģelizēt, vai kaut kāda tāda tipa raidījumus, sižetus, jā, kur varbūt mēs varētu arī palīdzēt uzfilmēt un darboties. Tāpēc, ja jums tas interesē, vai kas jums, jūs varat ieteikt, ko jūs vēlētos, tāpēc to ierakstiet komentāros un noteikti nospiežiet podziņu patīk vai like, kas noteikti šo video redzēs vēl vairāk cilvēki, jo katra podziņa piespiest patīk, tas vēl 10 cilvēkiem, šis algoritms YouTube tā strādā, ka viņš vēl 10 cilvēkiem parādīs šo video un attiecīgi cilvēki vairāk dzirdēs evaņģēliju, dzirdēs to, ko Dievs dara šodien, ko Dievs darīs arī agrāk un ko Dievs joprojām darbojas un dzīvs ir un viņš var glābt un viņš glābi katru vienu, kas piesauc viņu. Tāpēc, lai evaņģēlijs izplatās šajā zemē, atbalstīsim to visādos veidos, atbalstu, kā es to māku, kā es to varu, un atbalstīsim evaņģēlistus, kas mūsu Rīgas ielās un arī citu pilsētu ielās kalpo, sludina evaņģēliju, nekaunās no tā un ir stipri savā ticībā. Ar jums bija kopā Daniels Cīrulis, Es gribēju vēl Kaspars Žavners, jā, varbūt. Gribēju piebilst, ka situācijas ir dažādas. Tur jau uz ielas kalpot, tas ir tā kā man draugs Elmārs Mažols, viņam pat sasit galvu smagā stāvoklī 2 reizes tikai tāpēc, ka viņš sludina evaņģēliju. Tāpēc arī mēdz būt uzbrukumi. Vai ir bijis arī tev kaut draudi? Man ir bijis, ka man ir draudējuši, ka pa muti sados un tā, bet es kā mīlestībā sludinu, ņem autoritāti pa tums spēkiem garīgo. Un ticībai nebaidos, un Dievs svētī sargā savus bērnus. Tā kā svarīgi lūdzat par evaņģelizācijām. Paldies, kas jau lūdz par Dieva darbiem un kas ir gatavi arī nākt kopā un izbraukt un darīt šo Dieva darbu un tādā veidā. Tāpēc noteikti lūdziet par evaņģelizāciju, par evaņģēlistiem, lai viņiem ir drosme, kā Pāvils teica, lūdziet, lai man ir drosme sludināt. Jo citreiz pat galīgi nav viegli, teiksim, tā sludināt, jo dažādas situācijas, kur, jā, kā tikko Daniels teica, ka pat fiziski draud un pat fiziski jau teiksim, tā ietekmē. Un vienreiz bija Vecrīgā tā, kad apsēst sievieti, viņa krita virsū, viņa bija apsēst, daudzreiz ir bijuši, kad apsēstība tā izpaužās, ka sāka kristieši tur spert un tiem zilumi bija tam kristietiem. Vai sista kulekiem, un tur bija baigi, pat vienreiz pat tik spēcīgi bija, tā kā gadījumi ir visādi, tā kā svarīgi. Paldies par lūkšanām, tie, kas lūdz un padalāties ar šo raidījumu, lai arī visvairāk cilvēku var noskatīties, mīļie draugi, lūgums un svētības jums. Jā, tiešām padalāties, nospiežot podziņu patīku, ja ierakstiet kādu komentāru, tas būs veids, kā jūs varat evaņģelizēt, jo tas nav tāpēc, lai mums patiktu vairāk, bet tas ir, lai šo video, šie YouTube algoritmi vai Facebook algoritmi izplatītu vairāk. Attiecīgi, jums ir iespēja šādā veidā piedalīties arī evaņģelizācijā, un tas neko daudz nemaksā, vienkārši piespiest podziņu patīk, padalīties un uzrakstīt kādu
iedrošinošu komentāru. Un varbūt pajautāt, varat arī kaut kādas idejas uzrakstīt, ko jūs vēlētos varbūt vēl redzēt, kādas intervijas ar kādiem cilvēkiem vai kaut kāda veida šo Ērika un Daniela tādus sižetus mēs varētu uztaisīt. Tad ierakstiet, ko jūs vēlētos. Un jā, ar jums kopā biju es, Kaspars Žavners, Daniels Cīrulis, un mums bija liels prieks šobrīd runāt, dalīties ar to, ko dara Dievs, un mēs jūs bagātīgi svētījam, lai Dievs jūs svētī, un lai Dieva žēlstība ir kopā ar mums visiem. Lai kungs svētī, lieto, paplašina robežas, un Jēzus ir vienīgais kungs. Amen. Amen.